sauc ir Monika. Esmu ārsta palīgs šeit Rūrē. Jau 2. gadu strādāju šeit un rūpējos par mūsu pacientiem. Tās nav tikai manipulācijas, paliatīvā aprūpē ļoti svarīgi runāt ar šiem pacientiem. Tā ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, ka mēs varam aprunāties, uzklausīt, samīļot, paturēt to roku. Jo veicot manipulācijas, protams, mēs paskaidrojam par viņām, bet redzot, kad mēs piesaistam šim cilvēkam vairāk par manipulācijas uzmanību, mēs dodam to ģimenisko sajūtu šajā iestādē. Tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, kas ir vajadzīga. Es šeit esmu, jo es zinu, ka manas rakstura īpašības atbilst tam, ka es varu atbalstīt, esmu mīļa un man kaut kur ikdienā šis mīlums ir jāizliek. Cilvēkus eju, samīļoju, rūpējos un izstāstu, kāda mūsu tas dienas plāns. No atbildības es laikam nekad neesmu baidījusies. Medicīna man ir bijusi sirdī jau no bērndārs laikiem. Strādāju, paspēju pastrādāt arī reanimācijas nodaļā, ātrā palīdzībā, bet tā ir akūtā medicīna, kur tu parūpējies par pacientu, bet tu nesaņem savu atgriezenisko saiti. Šeit tu dienā viņus satiec, es teiktu tā visbiežāk vienu un to pašu cilvēku. Tu viņu iepazīsti, tu par viņu parūpējies, tu par viņu daudz uzzini, viņš tev pastāsti. Un šeit es arī paliku, tāpēc, kad es jūtu to savu atgriezenisko saiti, ka es varu rūpēties, es varu parunāt. Un jā, tas ir man galvenais, ka es jūtu atgriezenisko saiti un es varu dot to, ko es jūtu sirdī, kas man ir jādod. Tā katrs no pacientiem ir individuāls. Cits var būt dusmīgāks šī dienā, cits var būt priecīgāks, bet mēs mācāmies ar to sadzīvot, mēs kaut kā adaptējamies situācijai, kāda viņi ir. Ļoti vienkārši, es daru to, ko es mīlu. Es daru tiešām lietas, ko es mīlu, un es neredzu sevi citur. Es nevaru darīt darbu, kas neliek man justies laimīgai. Protams, mēs visi nogurstam, mums visiem ir kaut kādas sliktās dienas, labās dienas. Mums ir jaukāki pacienti, netik jauki pacienti, bet es nezinu, viņu smaidi, viņu pateicība, piederīgo pateicības, tas ir tas, kas man iedvesmo. Bet kas mani izsmeļ, es teiktu, varbūt tā citreiz no pacienta puses ir tā nepateicība, bet tā ir vairāk kā neizpratne par to, kāpēc viņš ir šeit, kas ar viņu notiek. Un es neteiktu, ka tas man izsmeļ, bet jā, tie ir brīži, kad tu varbūt padomā, kāpēc tu šeit esi. Bet tad atkal ir kāds otrs, kas nomaina to visu, pasmaina tev sejā, pateicās un tad tu ej uz priekšu. Mēs katrs fiziski nogurstam, bet tāpēc mums ir kaut kādas ārpus šī darba lietas, ko mēs darām. Jā, es, protams, strādāju ar cilvēkiem, jo man patīk cilvēki, man patīk jaunas iepazīšanās, man patīk arī dziedāt. Es arī dziedu, šādi tādi kaut kur. Bet tā es arī rūpējos par sieviešu skaistumu. Es esmu sevis grošanas speciālists arī, un kaut kā ar visu šo darbu es esmu nonākusi pie tā, ka es ikdienā hobiju ietveros daru arī to šeit Liepājā. No šo 2 gadu garumā man ir diezgan daudz tādu stāstu, bet, protams, ir tādi, kas ir vairāk iespiedušies atmiņā. Viens no stāstiem ir par vienu omīti, kas man kļuva jau kā pašai omīte. Un tas bija tas moments, kad man bija jāsaprot, ka es esmu darbā, jo es viņu pieņēmu pārāk tuvu, un es zināju, ja viņa aizies, tad man būs ļoti grūti. Tāpēc es nedaudz no viņas atsvešinājos, un tad bija vēl viena omīte. Kad man mamma bija Izrēlā, viņa man atveda tādu rokas sprādzīti. Es pie viņas katru dienu šeit gāju, aprūpēju, parunāju, mēs arī tā satuvinājāmies. Viņa visu laiku man vienmēr izteica kompliments, tev tik skaisti mati, skaistas roksprādes, skaisti auskari. Un es zināju, ka tā roksprāde man ir dārga, bet es viņai uzdāvināju, jo viņa katru dienu man teica par to, cik man skaisti roksprādes, un es viņai uzdāvināju. Jūs nevarat iedomāties, cik viņa laimīga bija. Un tajā brīdī es domāju, ka mēs katrs varam aiziet un nopirkt roksprādes, bet tas cilvēks un tas viņu smaids, jo viņiem šeit neviens nenāk.
Tieši konkrētajai sievietei neviens nenāk ciemos, un uz veikalu viņa aiziet nevar. Tas viņai bija tiešām pēc laimes pilns mirklis, un tas ir tas, kas man arī iedvesmo strādāt šeit. Tas smaids, un lai arī cik viņai bija tāda bēdīga diagnoze, viņa bija dzīvespriecīga, smaidīga, un tas man dod to spāru iet uz priekšu. Jo cilvēks guļošs nevar aiziet uz veikalu, nevar iet pastaigāt. Viņš smaida, viņš ir pozitīvs, un tas ir tas, kāpēc es šeit esmu. Tāpēc es daru savu darbu, jo tāpatās pie visām būtībām viņi ir pateicīgi. Jā, ir, un tas ir arī viens svarīgs aspekts šī darbā, ka ir jāmāk paskaidrot ģimenei, kas notiek ar pacientu, ko mēs šodien darīsim. Un jo vairāk informācijas mēs sniedzam, jo lielāku uzticību viņiem ir mums. Un tas ir ļoti svarīgi pateikt, ko tu šodien ar pacientu darīsi, kāds viņam ir stāvoklis. Nevienmēr viņš ir priecīgs, nevienmēr viņam ir labi. Un lielākoties, kad mums ir kaut kas jāpaziņo tuviniekiem, tās ir sāpes un vēdas. Bet tas ir jādara, uz to ir jāmudina, lai cik skarba būtu šī patiesība. Ir mainījies. Varbūt, kad es nebiju medicīnā, es nezināju, cik skauda vispār ir patiesība. Es domāju, ka nāve ir tāda viegla. Bet patiesībā, kad tu dienā esi pacientiem klāt, kam sāp un kam būs jāsaskarās ar nāvi, tas tev kaut kādā veidā norūp. Un liek paskatīties uz lietām nedaudz savādāk. Jā, tas ir tas, ko es teicu, kad principā tie, kas nav mediķi, viņi nekad nezinās, kā ir ieiet palātā, kur ir sāpes, kur ir tuvojas nāve. Viņi to vienkārši, viņi iedvesmojas no citām vietām, no filmām, no stāstiem un tā tālāk. Un līdz ar to varbūt tāpēc tas ir tas iemesls, kāpēc viņi nesaprot, un kāpēc ir tie aizspriedumi. Filmas ir tīras, skaistas, ļoti bieži ar laimīgām beigām, bet tā ikdiena darbā, medicīnas, vairāk ir tāda. Ja mēs neradam to vidi tādu priecīgāku, tad šeit būtu bēdīgi katru dienu. Bet, ja ir cilvēki, kas mīl savu darbu un dara savu darbu, tāpēc, ka viņi jūt, ka tā ir jādara, tad tā ikdiena būs labāka. Un līdz ar to darbs ar pacientu arī būs skaistāks. Jā, viņam ir jādod zāles, viņam ir jāparūpēs, bet ir visas citas lietas palietīvā aprūpē, ar kurām mēs tā kā izpušņojam to ikdienu. Ne tikai šīm zālēm, ar šo aprūpi, ar cilvēkiem blakus, bet arī ar dažādiem pasākumiem, nodarbībām, mūzikas nodarbībām, treniņiem. Man tas liekas tik forši, ja viņš mājās ir viens ar savu tuvinieku, tuvinieks pārguris, rūpējās par viņu. Šeit viņam ir tāda dažādība. Super, ka mēs tā varam, ka mēs attīstamies. Un šī vieta, tieši tāpēc tā ir man tuva sirdī, un es šeit gribu palikt un strādāt, tāpēc, ka man patīk redzēt tos cilvēkus, man patīk redzēt, kādi viņi dažbrīd ienāk šeit un kādi viņi varbūt paliek pēc tam laimīgāki, atraktīvāki, piedalās dažādos pasākumos un tā tālāk. Dienā mums ir jānovērtē, ka mums ir cilvēki blakus, ka mums viņi var būt blakus. Un tie, kas ir šeit, un tiem, kuriem nav neviena, kas atnāk blakus, lai viņi kādreiz nedomājas, cik ļoti grūti tām cilvēkiem, kuriem nav neviena. Un tas ir svarīgi. Mums vienam pret otru ir jādod tā mīlestība un jārūpēs un lai mēs veidot to sabiedrību arī skaistāk.